SMS Kredīta LV futbola virslīgas 23. kārtas vārtu top sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu BOL. Artūrs Palo no futbola skolas Meķa Latvijas Universitāte šoreiz iesāk topu. Protams, jāuzteic izcili precīzā Edgara Vardaņjana piespēle starp diviem ilūgstas aizsargiem, pēc kuras Palo ar vienu pieskārienu raida bumbu vārtu stūrī. Ar skaistiem vārtiem izcēlās arī ilūgstas spēlētājs Vladimirs Volkovs. Bumba mazliet iestrēgs meta sotlaukumā, taču tad Volkovs ar spēcīgu, precīzu raidījumu gūst vārtus savai komandai. Otrajā vietā Vladislavs Gabovs no futbola kluba Skonto. Arī šeit ļoti precīza piespēle, Gabovs ir īstajā vietā un filigrāni ar vienu pieskārienu pārspēja pretinieku vārdsargu. Trešās kārtas topā uzvar Aleksandrs Solovjovs no Daugavpils Daugavas. Viņš spēlē pret Spartaku izcēlās ar teicamu tālšāvienu no 1,30 m. Vārdsargs spēcīgs no Solovjova lielisko sitienu. Vārtu top sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu BOL. Līdz nākamajai kārtai.